Viens pluss ir tas, ka es esmu, teiksim, iepazinis dažādus cilvēkus. Es varu salīdzināt, kāda viņi ir šeit, kāda viņi ir Latvijā. Teiksim, ieguvums ir tas arī, ka es neesmu vairāk tāds, kā to lai pasaka, negatīvi noskaņots pret citiem, kas ir savādāk nekā mēs. Jo Anglija patiesībā man iemācījusi to, ka mēs visi esam cilvēki neatkarīgi no ādas krāsas, no reliģiskās pārliecības, no vēl kādiem citiem faktoriem. Jo šeit ir daudz cilvēku, kas ir citādi ādas krāsa, citādi, teiksim, domāšana un vispārējo, kad kaut kā es iemācījos viņus tā kā pieņemt vairāk, kad es spēju pieņemt to pašu faktu, ka cilvēks ir un paliek cilvēks. Dzīvojot visu laiku Latvijā, es varbūt tā nebūtu tā iemācījies. Tas ir viens tās liels plus patiesībā Anglijai. Mīnus Anglijā tas, ka te mīnus tie ir vairāk kā vajag, bet kaut kā jau jādzīvo, ir kaut kā jādzīvo. Es nezinu, galvenais jau ir tā uzcītība, kas cilvēkam piemīt, ja viņš tā kā cenšas staigā un meklē un tam aģentūrām visam citur, var atrast. Bet ir tā, ka tagad jau tas periods tāds, ka klusais. Es domāju, ka uz vasaras periodu varētu būt, ka būs vairāk tieši darba pieejami. Tagad tas ziemas periods tāds klusāks ir, tagad jau sāksies drīzāk kaut labāks laiks. Ir bijis arī tāds gadījums, kad es mēģināju strādāt veikalā par konsultantu. Un tajā CV es ierakstīju, ka es zinu vairākas valodas, konkrēti arī nosaucot. Un darba intervijā arī es to traktēju ar tādu domu, ka es varētu arī konsultēties ar, palīdzēt cilvēkiem, kas arī ir iebraucēji. Es angļu valodu tik labi nezinu, varbūt, ka es zinu arī latviešu, krievu valodu, teiksim, kas daudz no iebraucējiem saprot. Un līdz ar to man arī nepieņem. Es nezinu, kāpēc tā bišķi tā kā škrobēja. Diskriminācija. Varbūt ne diskriminācija, bet es nezinu, varbūt viņiem tas nelikās noderīgi. Tāpēc viņi jau skatās, ne jau man lemt, vai ne, es kā piedāvājums biju un es tā kā mēģināju tur tikt, bet, paņēma Angļu vietā, kur darīt, lai viņam veiksmīgi tur strādājas. Jā, latvieši te arī cīnās, ir teiksim, daudz, kas izsitušies, kas ir uztaisījuši savus biznesus, kā daudz spilgs piemērs arī kafejnīcas, kur mēs šobrīd sēžam, kur īpašnieks ir latviešu tautības. Jā, un ir daudz arī, kas lielākais vairums, gan jāsaka, ir tie, kas strādā fabrikās un saucamajos warehousos. Es viņu savā ziņā saprotu, es arī strādājis savu laiciņu fabrikā. Bet cilvēks šeit ar minimālo algu var teiksim, atļauties samaksāt maksājumus un paēdināt ģimeni un vēl šeit tad varbūt kādreiz izklaidēties aiziet, tad tas nosodījums, kas ir no latviešiem, kas palikuši Latvijā par to, ka visi aizbraukuši un tā. Es savā ziņā kaut kā gribu oponēt tiem, kas ir palikuši un tā kā negatīvi attiecās pret aizbraucējiem, jo cik es tā esmu runājis, kas es dzirdējis, neviens nav atbraucis no laba prāta šeit. Kad ir tas, ka dzīvē tāda apstākļi iestājušies, kad kredīti ir paņemti un krīzes pienākusi bija, tad arī te viss sabrauc, gan šeit, gan īrija, gan tagad arī uz Vāciju daudz ir aizbraukuši un vēl pa visu Eiropu. Slaveno sendviču fabrika, es arī tur esmu strādājis sendviču fabrikā. Apstākļi nav labi, bet ir tā, ka, daudziem tas ir varbūt tāds, jau tā kā pieredums, es
nezinu, kas tur jau gadiem strādā, viņam jau tā kā pieredums, kā pareizs darbs, bet ir tā, ka ja cilvēks atbrauc un viņš tā kā skatās uz tiem darba apstākļiem, tur ir tā švāki, jo tur ir kā pie pārtikas ražošanas, tur ir augsti. Jā, tad tur visi tuntulējās kā māk, siltās drēbes, siltās vilnas zeķes un vēl. Tas, ka arī tāds garlaicīgs darbs nedaudz, skatoties no tā, ka strādā pie līnijas. Brīžiem ir bijis tā, ka strādā pie tās līnijas, un ka tev liekas, kad līnijas sāk stāvēt uz vietas, un tu pats tā kā sāc jau peldēt projām. Ir bijis tā, bet kādam jau tas darbs ir jādara. Un sendviču fabrikā jau ir daudz tiešām iebraucēju, jo cik es tā ievērojos, Angļi jau tādus darbus viņi negrib darīt. Viņi ir slinkāk nekā es vēl. Tā sendviču fabrikā tur strādā daudz latviešu, poļu, lietuviešu, arī citu tautību cilvēki. Tā, ka, Angļi tur pārsvarā uz menedžeriem un tādā vietām tikuši, jo tiešām tāds darbs viņam liekas, ka, tagad kādu laiciņu apakaļ nevis to cerību es atmetis, jo cik tev vairs palicis līdz Latvijas braukšanai uz Latviju. Es kādu laiciņu apakaļ te pastaigāju pēc pāris dienām te pie tām aģentūrām, te bija tā, kad tu aizpildi tos papīrus, savus 40 minūtes aiziet, kamēr tu tos papīrus aizpildi papīrus, un te beigās pasaka, jau kaut kāda darba parādīsies, tad mēs zvanīsim. Bet tur ir tā, ka, es sapratu to loģiku, ka, ja tu pats neuzprasies uz tiem darbiem, tad viņi arī par tev neinteresējās. Latvijā es vasaru ar ģitāru pavadu, un ir doma sākt studēt, beidzot. 2 gadus atpakaļ pabeidz vidusskolu, kaut kā pietiek laikam pa pasauli mētāties apkārt, jānobāzējās kaut kā, jo, es jau pats saprotu to, ka visu mūžu es ģitāru uz ielām nevarēšu spēlēt, un pienāks arī laiki, kad būs jāuztur gan ģimeni, gan vispārējais, es domāju, tagad septembrī sākt studēt, un tad redzēs, kā dzīve būs uz pāris gadiem, kas to lai zina, kur es atradīšos, un ko es darīšu dzīvē. Cerēsim uz labāko.